Sveiki, sveiki! Cerams, ka jums patika iepriekšējais video, likāt laikus, dalījāties, komentējat un tā, jo tas ir tikai vienīgais veids, kā šīs video var palikt, kā teikt, populārs. Jūs varat pateikt paldies, kas ir izdarīts un tā tālāk. Jā, visiem saku paldies, kas lika laikus, kas jau to darīja, un turpinām to darīt. Un skatāmies nākamo sēriju, ko tad nozīmē roka. Jā, kur ir. Akciju tirgus uzreiz ir skaidrs, kas un kā būs. Blakus ir arī raķeti, kā mēs zinām, raķeti ir naudas printēšana, atombumba, tas ir liels sprādziens. Mēs skatāmies, kas tad vēsturē bija iepriekš ar rociņām. Nu ko, protams, kad mēs ieraugam lielo, Vācijas kanclers Schröder ar lielo rociņu. Jā, mums ir skaidrs, ka pēc pusgada būs kaut kas humlē pie tā, ka šobrīd Vācija atradās uz almighty, kā teikt, visu spēcīgās steroidizētā kursa un tā tālāk. Jā, pirms tam arī bija, kā teikt, mazliet cits norādījums, kad priekšā Britain's next recession un iet kaut kas uz leju un tā tālāk. Blakus bija atombumbiņi, atcerieties, pieņemt tā blakus atombumbiņi un lielais kritiens. Un tieši, ko mēs redzam pēc 11. septembra notikumiem, akciju tirgus. Tad, protams, mēs redzam interesantās zīmes jau 2005. gadā. Redziet, rociņa, vairākas rociņas pēc kārtas, visas tur iekšā, datorpelītes un tā tālāk. Pēc tam mums ir rakstīts, ka China arī tur rociņā kaut ko. Tad mums, redziet, arī blakus ir atombumbiņa, ko tur rokā Irānas prezidents. Un redziet, pavisam blakus tur ir raķetīte, Ķīna un raķete. Tātad mums ir trīs interesantie simboli. Rociņā, atombumba un raķete. Jā, un ko mēs redzējām 2007. gada septembrī? Kabum! Lielais sprādziens lejā. Kur viss vēl turpinājās, housing crisis, mēs redzam rociņa pirkstiņš lejā, un mēs redzam, kā grafiks tiek taisīts, un kaut kas tiek sprāgst. Arī sprādziens ir, vai ne? Jā, un tad mēs redzam Ameriku un kā lido supermens un rāda, kāds mums ir rociņu uz augšu un tā tālāk. Jā, blakus pavisam netīšām ir, kā teikt, kraikasīte, kas ir saplīsis, kaut kas krīt ārā un tā tālāk. Bet šīs jau bija zīmes, ko Godmanis teica. Es 20 gadus pasūtīju žurnālu The Economist, bet tā arī neieraudzīju, neko nesapratu. Fufels tas žurnāls The Economist un tā tālāk. Bet šeit, šo to mēs redzam un īstenībā, kā teikt, mums ir šis tas pateikts priekšā, kas un kā bija. Rekurs tas pats 2008. gada augusts. Crash! Bam! Turpinām skatīties, kas mums ir The Awakening, un tur vēl viens pirms tam Return 9. gadā un 11. gadā rociņās. Viens tāds mironīts izlien ārā no naftas bedres. Un ko mēs uzreiz redzam 11. gada augustu. Kabum! Akcija tirgus lejā. Ja mēs turpinām apskatījumu, mēs redzam, ka 16. gadā ir, nemieri, teroristi, bankroti. Tad mēs redzam, ka vēl ir sprādzieni bīstamā lieta, Saudi un tā tālāk teroristi. Tad mēs redzam Trumps uz bumbas un gāzi. Un mēs redzam 16. gadā stock exchange uz leju. Turpinām vērot, un ko mēs redzam, Trumps met nost ir lielie nemieri, un tur mums ir Guaido, Guaido. Un, protams, atcerāmies saucās Crash Crude Oil, un mēs redzam priekšā, kas mums sagaida 11. gada augusts, un stock exchange nedaudz, bet nonāca interesanti lejā. Un, protams, mums jau bija jāskatās arī Covid lielais crash, un ko mēs redzam, Trumps tur roku viss notiekās, viņš iet paļā, viss sarkans. Un tieši tāpatās atceramies, ir sarkanā roka. Un tur mums ir lieli nemieri, protesti un vēl kaut kas, jo atceramies, ka roka simbols ir Hasta Nakshatra. Viena no simboliem, viena no nozīmēm, ir nemieri, tāpēc, ka Hasta Nakshatra pārvaldā, mēnesi. Un blakus tad mēs redzam vēl citus maziņus, kā teikt, The Economist vāciņus, kur rakstīts ir eglīte, kur viss stop, viss stājās. Un tad mēs redzam, kā IT cilvēki stāv pašā augšā, un tur kāds kalniņš iet uz leju, un arī viss iet uz leju. Tā kā, dārgie draugi, cerams, ka patika, cerams, ka bija interesanti, un gaidām to, kas mums būs maijā. Kādēļ maijā? Atceramies, ka šīs vāks ir balstīts uz astroloģijas zināšanām, un kur ir janvāris, februārs, viss iet uz priekšu, un kur rociņa ir kaut kur ap maiju, aprīlis, maijs. Atceramies, ka tieši martā un aprīlī ir pirmais lielais aptumsums. Nu ko, cerams, ka patika, liekat laiku, katrs jūsu laiks palīdzēs šim video izplatīties, un tā būs, kā teikt, maz pateicība par ieguldīto darbu, un tā cerams bija interesanti. Ja
kas jums interesē, kā jūsu horoskops, pārdzīvo šo ekonomisko krīzi un tā tālāk. Ejiet uz yogastroloģija.com, pildiet anketas iet, sūtiet šurpu, rakstiet e-pastus un tiekamies konsultācijas. Vislabāk, līdz nākamajai reizei!